Paldies, Baiba, ka piekriti mazliet pastāstīt savu redzējumu, viedokli par to, kādas ir šīs iekļaujošās vērtības skolas dzīvē. Un tad varbūt ar to arī varētu sākt, ka tu mums izstāsti, kas tad ir šīs veicinošās iekļaujošās vērtības skolā? Kuras ir būtiskākās? Nu, sāksim ar to, ka man salikums iekļaujošā vērtība pats par sevi liekas sarežģīts, tādēļ, ka, nu, ja tā ir vērtība, tad viņai vajadzētu būt iekļaujošai, tā es domāju, nu, es uzdrīkstētos tā cerēt, bet es, nu, skatoties uz iekļaušanu, skatoties uz vērtībām, nu, es viennozīmīgi nevaru aiziet prom no savām UNESCO kurpēm, kas saka, ka nākotnes izglītība īstenībā īstenosies tajā brīdī, ja mēs domājot par pasaules pārveidi, nu, neaizmirsīsim paši sev. Līdz ar to uz jautājumu, par ko tu gribi kļūt, bez tā, ka tu vēlies kļūt par sociāli aktīvu personu, darba tirgu ļoti labi iekārtoties, kas mums ir ļoti liels motivējošs faktors jauniešiem strādāt un mācīties. Nu, mēs noteikti nedrīkstam aizmirst to skaisto domu, ka tu pats gribi kļūt, nu, par labu cilvēku, ja tā var teikt, kas ir ar sevi apmierināts, tādā ziņā, ka nevis sēž rokas klēpī un neko nedara un priecājās tikai par to, kā viņš izskatās un kā viņš runā, bet būtībā par cilvēku, kas nemitīgi aug. Tā mana rūpe laikam primāri būtu dabūt to, ka nu, jebkurš izglītības procesā atrodošais cilvēks, un tā es teiktu, ka izglītība tik tiešām ir no zīdaiņa vecuma līdz pieaugušam cilvēkam un vēl pāri, tas arī jāsaprot, bet kā viņš nevienā brīdī neapstājās ne tikai tajā savā profesionālā izaugsmē, bet neapstājās garīgā izaugsmē. Nu, tas būtu tā kā numur 1. Numur 2, ja mēs skatāmies uz tām vērtībām, ko šobrīd arī ir, nu, skola 23, jaunais mācības saturs, es teiktu, ka tur tīri teorētiski nav kur piesieties. Jautājums ir tikai tas, kādā veidā tas viss tiek īstenots un ar kādiem paņēmieniem. Un te es teiktu, ka ļoti laba nodarbe ir viss, kas notiek arī ārpus tā stundu procesa, kas ir stundās. Mēs dažkārt kļūdamies ar domu, ka visas labās lietas, tā skaitā vērtības, mums ir jāiegūst mācību stundās, skolotājiem pat liekot uzrakstīt, vai viņš šajā stundā ir stiprinājis draudzību, sadarbību un vēl kaut ko, un aizmirstam, un varbūt tik ļoti pārslogojam šos mācību priekšmetus, ka aizmirstam, ka tā pasaule, kas ir ārpus mācību stundām, ir ļoti vērtīga. Ļoti vērtīgs ir brīvprātīgais darbs. Ļoti vērtīgs ir dažāda veida pulciņi, visdažādākie ir tieši tie, kas stiprina šo vērtību pasauli. Dažāda veida projekti, kuros skolēni iesaistās. Es teiktu, ka akcents tieši tādā vērtību izpratnes ziņā būtu ļoti, ļoti jāievērtē, un tur mēs, es teiktu tiešām no tāda balansa viedokļa, dažkārt mēs vēlamies, lai visas tās labās lietas, ko mēs gribam redzēt, lai mēs to visu varam izmērīt un nomērīt mācību stundu laikā. Bet pasaules pieredze rāda, ka ja mēs nepievēršam uzmanību tam, kas notiek ārpus mācību stundām, mēs būtībā zaudējam ļoti daudz iespēju. Baiba, tu jau minēji, ka šīs pieejas, ja paši pirmie soļi, kas ir jāievērš skolā, ir tā vide, kurā viņi mācās, ārpus stundām arī vide un arī šie pulciņi. Bet, ja neskait tos, ko tikko tu nosauci, vai ir kaut kādi tādi efektīvākās pieejas, visefektīvākie soļi, ko ievērojot skolotājiem, vieglāk ir ieviest šīs vērtības ikdienā, skolas dzīvē? Nu, es esmu izglītojusies un studējusi vēl tajā laikā, kad mēs runājam par zināšanām, prasmēm un attieksmēm.
Un es, protams, šo vērtību daļu ļoti celtu uz attieksmi daļu un attieksmju veidošanu un teiktu, ka mēs nevaram gribēt veidot tādu brīnišķīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, pirms mēs neesam tikuši skaidrībā ar sev tuvām attieksmēm, ar attieksmēm pret sevi, pret sev ļoti tuviem cilvēkiem, pret ģimeni, pret saviem klases biedriem. Līdz ar to, tas mans aicinājums un rosinājums, un tas jau gan sākās pirmsskolā, tas ir agrīnajā bērnu aprūpē un izglītībā ir jāveicina maksimāli tās attieksmju veidošana. Attieksmju veidošana ir tā, kas ir ceļš uz atbildību. Jo tajā brīdī, kad tev kaut kas kļūst tūs, tu savā ziņā arī uzņemies atbildību par to. Mēģināšu ļoti vienkāršu piemēru, piemēram, mājdzīvnieks mājās. Ja tev ir mājās sunītis vai kaķītis, kaut vai kanārija putns, tu diezgan viegli veido tomēr to attieksmi, kāda viņa tev ir pret apkārtējo vidi, un līdz ar to tu arī uzņemies atbildību un saproti, tas, ko es gribētu noteikti uzsvērt, ir šis patērētāja radītāja atšķirības, jo, lai kā tas arī būtu, pasaule nav domāta tikai tam, lai mēs viņu patērētu. Viņa ātri izbeigsies, ja mēs visi tikai tērēsim. Mēs esam, dažkārt tādā ziņā arī it īpaši, ekonomiski attīstītas valstis, mēs esam radījuši visus apstākļus, lai mūsu bērni justos droši, lai viņi būtu pasargāti, lai viņi būtu labi pēduši, lai viņiem būtu pārliecība par to, ka rītdiena pienāks un būs vēl spožāka nekā šodiena, bet savā ziņā mēs viņos veidojam to saukto patērētāja gēnu, jo tajā brīdī, kad tu iedomājies, ka tev viss šajā pasaulē pienākās, tikai tāpēc vien, ka tu esi, tas var vest pie ļoti liels vilšanās, jo tajā brīdī, kad tu sapratīsi, ka tas tā nestrādā, būs ārkārtīgi bēdīgi un būs ārkārtīgi par vēlu. Līdz ar to tā doma ir mēģināt, un tas atkal nāk līdz ar atbildību. Mēs šobrīd arī atrodamies skolā, kurā ir brīnišķīgs dārzs. Mēs esam mazliet aizmirsuši par to, ka cilvēki bērni arī var kaut ko darīt, kaut vai elementāri uzpošot savu skolu, kaut vai elementāri iestādot puķi dārzā. Tajā brīdī, kad Zane vai Marija iestāda puķi skolas dārzā, viņas saikne ar skolu izveidojās 10 reizes lielāka nekā klausoties 5 lekcijas par to, kā ir jāmīl skola. Un šo te mēs kaut kādā veidā, nezinu, kas tas ir, ja mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgs 21. gadsimta prasmes, navigēt sociālajos tīklos, ieslēgt kritisko domāšanu, saprast visu, kas notiek pasaulē, un nav jau tas kļūdaini, bet, ja mēs runājam par tādu attieksmju, sajūtu veidošanu, tad mēs nedrīkstam aizmirst to puķi iestādīt dārzā un atrast tam laiku. Jā, šajā ātrajā laikā visvērtīgākais ir laiks un māciet apstāties, ieraudzīt un novērtēt to, kas tev ir apkārt.